Čau! Šis būs neliels video par ārējiem stūriem. Bieži vien ir tā, kad celtnieki liek iekšā video, taisa tur gaivas, durvaivas, ārējos stūrus un stāsta, ka viss ir bumbās, viss ir super, viss ir kvalitatīvi un viņš izmanto alumīnijas stūrus. Es domāju, nu tā, tuviņ būs, das vidaņi. Un es toņās minēšu divus piemērus, un jūs sapratīsiet, par ko iet runa. Un kas ir kas? Ja, tātad skatieties, ir divi stūrīši. Tātad alumīnija, un tas ir tas, ko tur daudzi celtnieki liek iekšā un stāsta, ka tas ir kvalitatīvi. Nu, es neredzu, kas tur var būt kvalitatīvs no tā, kad viņš ir standartā jau pirmkārt pats par sevi ir šķīps. Ja? Tas ir viens. Otrs ir, skaties, tu drusku stingrāk uzspied, ja? Un kas ar viņu notiek? Ja? Viņš jau ir savocījies. Nu tā, kad tur pat daudz nevajag uzspiest. Ja? Un te tu iedomājies, ka tev šidāds stūrīts ir uzlikts uz ārējais stūris, un tu nes iekšā mēbeles vai tu dzīvo un drusku stiprāk uzsit. Kas ar to stūrīt notiek? Nu, viņš uzreiz viņam buhti ir. Nu tā, kad momentāli. Ja? Tas ir otrs. Un tā, kad celtnieki taisa video un liek šitos alumīnijas stūrīšus un saka, ka tas ir kvalitatīvi un forši, es domāju, čaļi, ko jūs darat? Tikai un vienīgi cinkotos stūrīšus, kas ir pirmkārt taisni, smuki un stingri. Tu viņus uzliec un tu zini, ka tur viss būs kārtībā. Ja? Protams, kad ir vietas, kur tur vari, tā cenas starpība arī. Šizais maksā tur kaut kādi 70 centi, ja? Un šitais te 2,50. Mazāk būs pat eiro 60. Ja? Tad cik tev tur mējies stūri? Nav tur tā, ka viņi tur ir tik daudz, ka tu tagad baigi tur ietaupīsi. Ja? Tā kā, šie video manās grupās un manos visos šitajos sociālajos tīklos ir par kvalitāti. Jā, te neiet runa par 50 centi ietaupīsim un viss būs kārtībā. Tā tas nenotiek. Tā kā piesako un skaties, būs viss kaut kas interesants.